Andrijas Niedra Līduma dūmos. Romāns Pagātnes liecinieks. Lasa Aleksandrs Kūlainis. 12. nodaļa. Bija tā janvāra vidu, kad kāds kungs drusku nonesatā kažokā ģērbies, steidzīgi ieskrēja kādā labākā šķiras viesnīcā. Vai krēkas direktors jau te? Viņš vaicāja Sulainim, kažoku atsviesdams citām apkalpotājiem. Jā, sevišķā istabā. Kazutis izpraudās lokanais kungs starp dažiem pretīm nākošiem viesiem un nozuda patumšajā koridorā. Tikai kailā galva vēl pārāds mirklis spīdēja caur pakriesli, kā nogatavojies ķirbis. Tas jau tikai ir vidusceļais uz priekšu, Sulainis viņam pakaļ nostīdnies, teica savam biedram. Tādēļ jau ar viņu sauc par dēli, biedrs atbildēja. Šis pievārds gan laikam cēlies vairāk tikai no viņa amata, pirmais noņodēja un izgāja. Krēkas direktors sēdēja domās nogrims pie galda, neaiztiktu vīna pudeļi priekšā. Viņš vaicāja ienācējiem pūlēdamies apslēpt iekšēju uzbudinājumu. Ienācējs tūliņ atbildēja. Vispirms viņš atskatījās atpakaļ koridorā, vai tur viss tukšs. Aplocījās tad viss apkārt pa istabu pie durvīm, kas veda sānu istabā, uz acu mirkli piespiedams ausi. Tikai tad, kad bija pārliecinājies, ka neviens neklausās, viņš apsēdās direktoram iepretim uz krēslas stūrīša. Ir taisnība, viņš paklustēja, šogad jums kases ģenerāla sapulcē būs pavisam citi pretinieki asenāk, un citādi ieroči viņam arī būs. Tie uzbrukumi jau visi pazīstam no senseniem laikiem, direktors plecs paraudzītams atbildēja. Strādāts tiek tāpat kā ar vienu, rēķini tāpat kārtībā, kādi tad tur var būt jauni ieroči uzbrukumam. Sakiet, vai jums tur nav kasē ieķilāt obligāciju no kāda straut, es to latviešu vārdu nevaru paturēt, no tā inženiera, kas tur bija izdomājis dzelzceļa pār Pūruvu? Un kas tad būtu? Vai tā droša? Pilnīgi. Tomēr opozīcija gribot jums uzbrukt taisni šās obligācijas dēļ. Vai jūs skaidri zināt, ka viņa droša? Uz Strautmaļa Grunskavali ir Cirnavas un 2 fabrikas. Bez tam šim inženierim nākas no jaunās dzelzceļa akcijas biedrības kā arī 75 000. Turklāt viņam uz ilgiem gadiem ļoti ienesīgs nolīgums ar 2 muižām par koku piegādāšanu pie viņa fabrikām, kurām jaunais pievedu dzelzceļš ies gluži garām. Un beidzot šo fabriku apgrozījumi ir beidzamos mēnešos milzīgi auguši. Katrai lietai vismazāk savas 2 puses. Man šās pašas lietas apgaismotas pavisam citādi. Kā tad? Šis kungs iesācis bez kapeikas paša kapitāla tikai uz parādiem. Itin drīzā laikā viņš tad arī laimīgi nosaimniekojas līdz bankrotam, no kura tas izglābies tikai ar to, ka piepieži nozudis kāds viņa izrakstīts vekselis, bet tagad esot sagādāti citi pierādījumi par šo parādu, viņām pienācīgās summas no dzelzceļa biedrības, kuras nebūšot tik lielas, kā agrāk domājuši, tās esot ieturētas nozudošā vekseļa regulēšanai. Un tā kā apgrozamā kapitāla šim kungam nav, tad arī viņa meža līgums paliek gandrīz vairāk tikai uz papīra. Bet es skaidri zinu, ka viņa apgrozījuma aug. Vēl pat beidzamās nedēļās viņš ir atsūtījis uz mūsu pilsētu preces par kādiem 20 000 rubļiem. Vai jūs zināt, uz kāda vārda tās sūtītas? Man minēja kādus 3 vai 4, gan tieši svešus aģentus, bet tas te nekrīt svarā. Preces atsūtītas uz samaksu, tās no dzelzceļa noņemot. Mūsu laikos krīt daudz kas svarā, tīpaši uz jūsu klusēšanu taču var celt cietokšņus. Direktors pameta roku. Redziet, direktora kungs, lokanais kungs teica, aiz šiem svešajiem aģentiem, kuri šodien tik daudz pirka no tā inženieres, tiem slēpjoties zandens. Zandens? Tad laikam pat labāk atsūtītās preces paliks visas nesaņemtas un nesamaksātas dzelzceļa šķūņos? Tā jādomā, direktors nogrima domās. Strautmanim tas būs nepatīkams pārsteigums, viņš pa brīdiņu sacīja. Viņam taisni janvārī jānokārto lielāki maksājumi, un katrā ziņā tiem būs ieskaitīti arī gaidāmie 20 000. Viņam būs jāieķīla atsūtītās preces vai arī steigšus jāpārdod.
Arī šis ceļš laikam gan aizžogots, valkanais kungs, izvērtās vīna glāzes par jaunu piepildīdams, teica, šis tiesam ļoti labs vīns, vai jūs ilgi jau kamēr cienījāt šo sugu? Kā aizžogots? Ak, tam inženierim? Redziet, visas tās preces, ko Zandena aģenti senāk saņēma, lai iemedzinātu tā inženieru uzmanību, visas tās ir tepat izpārdotas pa pilsētu, gandrīz visu zem cenas. Un turklāt daži neuzmanīgāki pircēji esot žēlojušies, ka stikls un papa esot nepareizi izortēti, nereti arī gluži nelietojami un samaitāti. Vaina, zināms, krīt uz fabriku. Nē, lai liktenis mūs kuru katru pasarga no tādiem nagiem, kādos šis inženieris ir iekļuvis. Nu, tas arī viss no vakarējais, gan viņš izklausies. Jā, nu viņš arī no šādām cilpām vēl izkuļas, tad viņš arī pelna, ka tiek svabats. Bet cik man tās galvas, tad es nevēlētos līst viņa ādā. Jūs, zināms, saprotat tās lietas labāk. Bet, ja es būtu jūsu vietā pa direktoru, es domātu, man sirds nebūtu gluži mierīga. Kas tad man tur par daļu? Redziet, tas tracis ar to inženieru notiks, cik noprotams, jau priekš jūsu kases ģenerāla sapulces. Ja nu šai sapulcei opozīcija aizrāda varbūt uz to, ka šā kunga vekseļi pat labam tiek protestēti, bet kas ieķīlātu viņa obligāciju, katrā ziņā tas būtu ass ierocis uz skauģu un ienaidnieku rokās. Vai šā kunga parādām pie jums termiņš notiek jau priekš sapulces? Jā. Ak tā, nu tad jau briesmas vēl nav tik lielas, tad jau visu šo lietu var iepriekš nokārtot. Par sevi saprotams. Jautājums man ir tikai, vai viņš spējas izpirkt savu ķīlu? Viņam jāspēj, direktors drusku nervozi atbildēja. Nu, no ielas jau katru brīdi 40 000 pacelt nevar. Es domāju, tik liels ir viņa parāds. Lai viņš ņem naudu, kur ņemdams, bet termiņa viņš nokavēt nedrīkst. Ak, tad viņa obligācija atrodas pie jums kā rokas ķīla? Jā. Dzeriet taču, direktor kungs. Viņš piespieda elektriskā zvaniņa pogu. Sulēn viņš teica uz ienākušu apkalpotāju, atnesiet vēl vienu pudeļi. Vai no tā paša, direktor kungs, vienalga. Atnesiet vēl vienu pudeļi no šā paša. Es labprāt palaižos uz jūsu izraudīto sugu. Jums arī tādās lietās īstais ožamais. Jā, redziet, par to jūsu kases daudz esmu tā klusam nobrīnījies. Taisnību sakot, man būtu bail no viņa aizņemties naudu. Kā tā? Redziet, kamēr tur direkcijā sēd tādi vīri, kā jūs pārsvarā, tikām jau godīgam parādniekam nav ko bīties. Bet vai tad nevar piepērži notikt, ka tur ietiek par vadītājiem cilvēkam rūp pašu maks? Tāds tur tos parādnieks var apcipt kā jērus. Nu, direkcijas tiesības jau stingri norobežotas kases statūtos. Taisni šie statūti jau ir tās īstās cerpjamās zirkles. Kā tagad pat ar to inženieri? Ar statūtu palīdzību lokana direkcija no viņa varētu it viegli izdabūt priekš sevis stāv 20 līdz 30 000. Nu, mans mīļais, atļaujiet, es jums to pierādīšu melnu uz balta. Un steidzīgi izrāvis savu kabatas grāmatiņu, viņš sāk tai rakstīt skaitļi pēc skaitļa. Minētā kunga obligācija ir ieķīlāta par 40 000. Jā. Un izrakstīta viņa ir par 60 000. Jā. Ja nu viņa netiek noteikta dienā izpirkta, tad kase drīkst pēc saviem statūtiem un pēc parādu raksta noteikumiem šo ķīlu pārdot vai nu vairāk solīšanā, vai arī no brīvas rokas par tik, cik viņa par to var dabūt? Jā. Viņa pārdos, teiksim, šo obligāciju par 10 000. Iztrūks no pilnas parādu summas vēl kādī 30 000. Tos viņa pēc noteikumiem var piedzīt no inženiera citas mantas. Jā, tiesība viņai uz to ir. Nu, redziet, un jūs paši tiesat, ka šim kungam mantas diezgan. Tātad kases iztrūkstošos 30 000 droši vien no viņa piedzītu. Bet obligācijas jaunais īpašnieks var prasīt no inženiera par obligāciju visu to summu, par cik tā izrakstīta. Tas ir pilnus 60 000 rubļus. Jā, tā iznāk gan uz papīra. Jūs tikai piemirstat, ka tādā gadījumā vajadzētu direkcijai ar šo pircēju iet roku rokās. Es tā nemaz nepiemirstu. Es taisni to domāju.
Obligācijas pircējs pelna pie šā veikala drošus 50 000 rubļus. Vai tad jūs domājat, ka viņš ar lielu prieku no šās peļņas neatdotu direkcijai par tās pūlēm pusi vai arī vēl vairāk? Prozīt. Direktors pasmējās, bet tā savādi, it kā tam kaklā, kas būtu aizspriedies. Nu, es nezinu, kur jūs atradīsiet tādu direkciju. Es te nerunāju par direkcijām, es te runāju par jūsu kases statūtiem. Un tas ir taisnība. Tie var ievest cilvēku kārdināšanā. It īpaši kā te ar to inženieri. Vai jūs domājat, ka viņš drīkstētu iepīkstēties, ja viņš šādā ceļā tiktu pamācīts pasaules un veikala gudrībās? Nu, viņš kasē varētu izpostīt kredītu varbūt uz 5-6 gadiem. Neticu, vai viņš to varētu arī, ja gribētu, bet viņš to negribētu, viņš taču nav muļķis. Viņš zina, ka par kasi kliegdams un brēgdams, varbūt pie tiesas, varbūt pa laikrakstiem, viņš atpakaļ vairs nekā nedabūs. Viss ir gājis pēc likuma un pēc brīva nolīguma, bet gan viņš sev ar to tikai kaitētu. Veikala kredīts ar to taču netiek stiprināts, ka veikala īpašnieks izkliedz ļaudīs, kā viņš ar savu muļķību, neapdomību un termiņu neieturēšanu zaudējis 70 vai 80 000. Es domāju, šis inženierītis iekosta mēli zobos un pateiktu dievam, kā arī no otras puses par šo lietu cieši klusu. Prozīt, piemetīsim labāk. Ir jau jums drusku taisnības tā teorētiski ņemot. Jau šie kases noteikumi izskatās taisni pēc tāda kakla valga, bet bez zināmas drošības pret nekārtīgiem maksātajiem kase nedrīkst būt. Praksē jau šis bubulis nekad netiek izlietots. Kādu redz cilvēku, tā klases direkcija ar pret to izturas. Un rīkvedāvējs taču necels par direktoriem. Nu, direktor kungs. Visādi atrunas cilvēki. Un kas te lai zina kāds kustonis, kurā katrā cilvēkā slēpjas? Tā ikdienišķos svārkos viņi visi izskatās pēc homo sapiens, es domāju, tā šo sugu sauc ar svešu vārdu. Bet piedzirdiet jūs vienu no viņiem, vai arī parādājiet viņam 25 000 rubļu vienā čupā, un jūs paši nobīsieties, kas izlīdis no galvenā kunga. Neņemiet par ļaunu, direktor kungs, bet es labprāt negribētu riskēt pudeli burkarī derībās uz to, kā bija jūsu līdzdirektori nesāktu kasīties aiz auss, ja viņiem tā labi skaidri kāds šo lietu izliktu. 30 vai 40 000 nav ikdienas tā no augstiem pelniem izraušami. Un cilvēki vien mēs visi esam. Jūs apspriežat citus pēc sevis, direktora kungs. Es domāju, ka visi tikpat stingri savos principos. Tur jūs drusku maldāties. Neņemiet man par ļaunu, bet drusku tas tā ir. Redziet, ir divas šķiras cilvēku, kuri šādos gadījumos neiet pa tiem ceļiem, kādus tur par pareiziem mūsu tā sauktā sabiedrība. Vieni tādi maziņi, tādi vienas dienas cilvēciņi, tādi lupatas, ja gribat, kā es par piemēru. Ko tad viņš lai bēdāt par ļaužu balotām, par sabiedrības uzskatiem? Un tikai šie uzskati ir vienīgie, kas stājas starp viņu tukšo vēderu un zupeju ar dziedātājiem un šampanieti. Kas tad viņš šis nieka vīrelis ir sabiedrības acīs? Ko sabiedrība par viņu zina, ko bēdā? Uzdziedēs pilsētā. Tas un tas skroderītis nezina, kā ticis pie simtnieka. Nu, nopirks jaunas bikses sev uz lieldienām. Tas ir viss, ko sabiedrība par viņu teiks. Viņš ir par mazu, lai par viņu teiktu vairāk. Tikai, lai viņš nevēķina tūliņ ar šo simtnieciņu liels būt, lai nesāk spiesties sabiedrībā, lai nepērsēs savu jauno bikšu ap sabiedrības pīlāriem. Redziet, kādēļ, lai šāds puteklītis, šāds aizmiris ātomiņš neiekārotu reiz nopelnīt 1000 rubļu? Es sakaitu, vai es par piemēru esmu kāds rīkļu rāvējs vai kas? Godīgas esmu visu savu komiju mūžu ēdis, savu garoziņu savā nevienam nezināmā kaktiņā, un ēdīšu to tā arī varbūt turpmāk ar sviestu vai bešā, pēc tā neviens neprasa. Bet ja nu reiz viens man prasītu, vai tu būtu gatavs pirkt tā inženieru obligāciju? Es uzreiz, kur viņa ir, un tādu cilvēciņu daudz vairāk nekā jūs, pasaules varenie, tā domājat. Bet ir arī vēl otra šķīra. Mēs esam par maziem, mēs esam odi un knislīši, lai mums būtu jāvairās no sabiedrības spieķa.
bet šie otrie ir par lieliem, par spēcīgiem. Tie ir tie, no kuriem sabiedrība noskatās jaunās modes drēbēm, ekipāžai, bārzdai un morālei. No kā tie, lai baidītos? Tie stāv par augstu, lai sabiedrība vēl uzdrošinātos uz viņiem citādi raudīties kā ar cepuri rokā. Redziet, direktor kungs, ja nu sagadās viens tāds pārāk mazs, un otrs tāds pārāk liels, lauva un ods, vai tad tie nevar kādu reizi iet kopā uz medībām, nostiept kādu briedi? Pasakā stāsta, ka citi kustoņi šādās kopa medībās nebijuši ar to mierā, kā lauva izdalījis laupījumu. Bet kur tad dzirdēts, ka odiņš vai dunduriņš, kad kurnējis par lauvu, abiem pietiek? Visādi lūk atronas cilvēka pasaulē. Direktoram trīcēja roka vīnu glāzēs pildot, viņa biedrs nelikās tā manot. Nu, širā pie vīna glāzes jau gan mēs sev varam iztēlot gan par lauvu, gan par odu. Viņš teica, ar mutu un mēli mēs allaži braucam uz svešām zemēm. Bet ir tomēr gluži labi arī tas, ka šādas varbūtības dzīvēs 100 reizes retāk sastopamas nekā fantāzijā. Bet visu laiku jau mēs taču runājām tikai par taustāmiem piemēriem no dzīves. Jūs domājat, ka neatradīsies tā direkcija? Labi, ka jums tāda uzticība uz līdzcilvēkiem, bet drošības dēļ varbūt labāk, ja jūs šo inženieru lietu ņemtu savā zināšanā un neatstātu tās tā, ka jūs abi līdzdirektori ar savu balsu vairākumu to izlietos sev par labu. Ja atļaujiet pateikšu jums vēl ko, kas man šodien nāca ausīs. Aģitācija pret kases direkciju šogad notiek pēc Zandena rīkošanas un pēc viņa plāna. Viņš pieknieva acis un noskatījās, kāda iespēja šie vārdi atstāja viņa biedri. Direktors klusēja. Zandena nolūks jau skaidrs kā diena. Viņš grib dzīt lietu tik tālu, līdz kasa vairs nestāv inženieru pusē. Jūs esat šakunga labvēlis, tātad izdabūt vispirms jūs no direkcijas ārā. Jūsu līdzdirektori, ģenerāls Sapulce, mazgās rokas nevainībā, aizrādīs uz to, ka jūs esat ieteikuši nelaimīgu obligāciju. Dariet, kā zināt, direktora kungs, bet šo lietu paturiet acīs. Tur var iznākt visādi pārsteigumi. Gan jau Strautmanis izpirka savu ķīlu. Jūs tā cerat. Citi tam netic. Un it īpaši, ja viņš vēl tiek apstiprināts tais domās, ka kase pagarinās viņu parādu, tad pašā beidzamā brīdī arī jūs paši vairs nezināsiet, kur likt obligāciju. Izpirkt viņas īpašnieks tik piepējuši tās nevarēs. Līdz ģenerāla Sapulce jūs tās nedrīkstēsiet kasē atstāt. Būs vien tās teikšu jāparod kādam varbūt svešam cilvēkam, un tas izlietos jūsu teikšanos zināms savā labā. Derīgāk ir, ja tādas lietas pārliek jau pie laika. Neņemiet man pa ļauni, es jau neesmu tas cilvēks, kas jums varētu kādu padomu dot. Tikai, kad jau jūs mani izlietojat par savu rīku, tad es arī saku, ko esmu saklaužinājis. Vai, zināt, būtu gandrīz jāsūta vakariņās kaut kas, man vesta tiek par plašu. Kamēr ap šie kungi sarunājās te, siltā istabā, pie vīna glāzes par to, kādi krājkas notiek un kādi cilvēki atrodas pasaulē, tikām Strautmaļa vīris ar drūmām domām kodmies, gāja pa ļaužu pilno ielu, nesargādamies nec no augstā vēja, nec arī no asajām sniega ratām, kas ziemeļu rītas durstīja viņam vaigus. Jau drīz pēc savas sabraukšanas pilsētā viņš šodien bija atzinis, ka Zandens viņa palīgi nav stāvējuši mierā. Bija taisnība, ka viņš savu maksājumu sekšanai bija rēķinājies arī to naudu, kas viņam nācās par pēdējās nedēļās atsūtītām precēm. Tagad šās preces gulēja dzelzceļa noliktavās. Iemaksāt par tām te nebija nekā peika, par dažām agrāk atsūtītām nācās maksāt jau gulējuma naudu, bet preču pasūtītāji nebija atrodami it nekur. Tāpat viņš drīz vien nomanīja, cik lieliski bija zaudējuši viņa preces savu iesākuma slavu, un cik maz bija iespējams tās tagad pārdot un ieķīlāt. Bet naudas viņam vajadzēja, lai nu šā vai tā. Un visbeidzot, kas lai notiek ar viņu obligāciju, Rakājkas direkcija nevēlējās viņu parādu pagarināt, jo par ķīles izpirkšanu viņš tagad nedrīkstēja neiedomāties. Kur viņš raudzījās, visur posts, visur pretnieku cilpas, visur atklāt un slepeni ienaidnieku nelabēji. Vēl nu viņš drusku cerēja, ka Krājkas direkcija varbūt nebūs Zandena pusē. Katrā ziņā par to bija jāpārliecinājās jau šovakar. Un tā viņš bija skrējis no vienas vietas uz otru, līdz beidzot sadina direktora pēdas. Viņš devās uz viesnīcu. Dusmas un spītība sāk mosties inženieru krūtīs. Nu, kungi, viņš žobis sakots domāja,
Tā prieka arī pie manis jūs nepiedzīvosiet, kad zenāsiet man ar saviem suņiem pa piesnigušo klajumu. Pakalpīgi jau gan viņi ir šie jūsu suņi. Dūšas viņam diezgan, it īpaši tad, kad pretnieks bēg. Lūkosim mēs tik galā uz vietas, kungi, uz dzīvību un nāvi, kad jūs to vēlaties. Jūsu mūžas pret manām fabrikām, Fonzaneta kungs, zobu pret zobu. Viesnīcā paisādamies, Strautmanis dabūja zināt, ka Kraikas direktors esot gan te, bet viņam laikam pat laban kādas svarīgas darīšanas ar kādu kungu. Strautmanis ņemas gaidīt, iesūtītams direktoram tikai savu vizītkarti, uz kuras bija uzrakstīts jautājums, vai direktora kungam šovakar vēl atliktos kāds brītiņš vaļas. Direktors pašlaik gribēja zvanīt pēc apkalpotāja, lai liktam atnest vakariņas, kad pēdējais tam ienes Strautmani karti. Direktors izlasīja un grozīja, ka nesprašanā labu brītiņu pa pirkstiem. Strautmanis grib ar mani satikties, viņš beidzot teica savu biedru. Tas jau būtu ļoti interesanti, pēdējais iesaucās. Esiet tik laipni iepazīstināt mani ar šo kungu, uzaicināsim arī viņu uz vakariņām. Direktors vēl vilcinājās, izlasīja vēlreiz uz kartes rakstīto un sacīja. Lūdziet to kungu šurp un atnesiet mums ēdienu un vīnu karti. Strautmanis ienāca. Direktors, kā likās atsmirklī, nevarēja atrast pareizās skaņas savai balsī. Tā gribēja izrādīt tā kā patīkamu uztraukumu, bet iznāca vairāk pēc ganu zēnu, kurš pie dārza vārtiem sastop saimnieku un nevar lāgā zināt, vai tas ir pamanījis vai ne, ka zēnam azot tābola pilna. Lokanais kungs nonesāt jau uzvalkā, turpretim bija ļoti sajūsmināts, iepazīdamies ar cilvēku, par kuru tik daudz dzirdējis. Vai jūs, Strautmani kungs, vakariņas jau ēdāt? Direktors iesāka, redzēdams, ka viņa biedra prieks par tik svarīgu iepazīšanos, to aizrāvien tālāk viņa zaraļurniecības plūdos. Nē, esat tik labi parīkojat vakariņas priekš 3, direktors teica savam biedram. Tas nozīmē, kā ēna aiz durvīm. Un apsēdīsimies, mīļo inženieri, un pastāstiet, kā labi veicat darbiem, bet drīkst piedāvāt. Strautmanis atbildēja, ka šis nepīpējot par saviem darbiem neko neieminēdamies. Jā, gluži labi, kad šā ieraduma nav, direktors prātoja savu cigāru aizdedzinādams. Bet, kam vienmēr vajag būt starp ļaudīm, tas bez pīpēšanas iztikt nevar. Mūsu kultūras dzīve nu reiz ir tāda. Es dzirdēju, ka jums beidzamā laikā esot bijuši milzīgi pasūtījumi. Vai varējāt tikt ar visiem galā? Nekas paspējām, Strautmanis atbildēja un apklusa. Viņš nevarēja atraukties no vienām jūtām, no vienas paredzēšanas, kas viņam jau šeit istabā ienākot bija pārlēdusies par dvēseli kā kapsētas tumsa. Bet tas bija nelāgais iespējas no šusjā kunga kailās galvas un glūnošām zaglīgas suņa acīm, vai neīstā skaņa direktora balsī, vai beidzot viņa paša šās dienas uztraukums un nogurums. Katrā ziņā viņam likās, it kā tikko kāds garām iedams būtu čukstējis sargies. Direktors atkal kaut ko teica. Strautmanis gribēja uzklausīties, bet nesaprat nekā. Tikai to viņš nojaut, ka direktors nav nekā vaicājis, tikai pastāstījis kaut ko. Strautmanis palocīja galvu par zīmi, kad dzird, bet piepēžēji viņš gluži pret pašu grib atskaties atpakaļ. Nervu uztraukumā tas bītin kā jutas, ka kāds viņam tuvojas no muguras puses nedzirdamiem kaķa soļiem. Noskaities par šādiem niekiem, viņš izdzēra direktoru pasniegto vīna glāzi. Jums šodien gan bija pilsētā daudz darīšanu, direktors līdzīgi vaicāja. Jūs kā rādās drusku noguruši. Ienāca Lokanais kungs. Jums, inženieru kungs, biežāk vajadzētu braukt uz pilsētu. Viņš uzķēra veļņos vārdus. Citādi sakrājas viena reize pa daudz dažādu uzdevumu. It īpaši jaunodibinātā veikala vadonim vajag būt kustīgam kā ūdens zālei. Es vēl atminos, kā toreiz, kad mūsu Bismarks, pēc tam viņš pamet ar galvu uz direktoru pusi, kad direktoru kungs nodibināja savu kasi, es jums saku, lielam cilvēkam bija tīri brīnumi. Cik daži labi reizi mēs norunājam savā starpā. Saka, nevar saprast, kad tas cilvēks ēd, kad guļ, allaž viņš bija sastopams darīšanās. Nu, es domāju, ar inženiera kungam netrūks darīšanu, kur vienam pašam jāpārzina divas fabrikas, tā tehniskā, kā arī tirdznieciskā ziņā, direktors iebildam. Ir jau tiesa, Lokanais kungs atbildēja ar nazi niekodamies. Mums nu pat ar direktoru kungu ienāca valodas arī par jūsu fabrikām, inženiera kungs. Galva, rēps, iedomājieties vien to visu, bet taisna šī tirdznieciskā puse.
Redziet, inženierkungs, es jau berzējos gar šiem tirgotājiem savus 20 gadus, jūs esat iesācējis, tādēļ neimiet ļaunā, kad es šo to ieminos. Mūsu laiku tirgotājiem vajag kustības, viņam vajag satiksmes, viņam vajag, lai runā par viņu veikalu, vajag pārliecināt visus, vajag sajūsmināt visus par savu lietu. Redziet, jums tur ir viens kaimiņš, viens muižnieks, Zandens. Man vienmēr žēl, kad es viņu redzu. Saka, kādēļ tam vajadzēja iedzint par muižnieku? Kā veikalnieks es iebāztu visu pilsētu maisā un aizsietu galu ciet, tikai mūsu vecais Lapsi, mūsu Bismarks paliktu ārpusē. Tas lūk ir cilvēks kā dzīvesudrabs. Pagaidiet tikai, mīļais draugs, direktors viņam iebilda. Varbūt atnāks tā diena, kur Strautmaņkungs iebāzīs jūs Zandena maisā. Jums jāzina, inženierkungs, ka direktora kungs pieder pie jūsu aizstāvjiem un labvēļiem. Loknais kungs paskaidroja. Visi var būt, ka inženierkungs iebāž Zandena maisai, tīpaši, kuriem tādi draugi kā jūs, kas pazīst visu pilsētu kā savu kabatu. Par to jau es nerunāju. Tas jau ir tas posts, ka Zandens ir nevietā dzimis. Viņš savu dabisko dāvanu nekādi nevar attīstīt, bet pratējis viņš būtu, tur nav vārdam vietas. Vai tas ir taisnība, ka jūs, inženierkungs, esat izlīguši ar Zandenu? Direktors noraudzījās tikpat pārsteigts uz vecātāju kā Strautmalis. Strautmalis nevarēja no šā cilvēka tik gudrs. Ko viņš īsti gribēja? Viņš skaidri zina, ka Zandens ir viņu ienaidnieks un tomēr slavē Zandenu. Vai tā nebija tikai kāda neizveicība ar nodomu? Viņš paskatījās vēlreiz uz savu galda biedru. Nē, laikam viņš pats nesajūt, par ko mēdz sarunāties un par ko ne. Varbūt tur bija vainīgs izdetais vīns. Apkalpotais ienesa vakariņas un pārtrauca sarunas. Strautmalis uz pēdējo vaicājumu nekā netika atbildējis, bet pēc brītiņa uzveda direktors valodu atkal uz to pašu lietu. Izlīgt, ja mēs varam katru dienu, Strautmalis viņam atbildēja. Apmēram uz tiem pamatiem un noliegumiem, kā paceplīts ar dzeguzēnu. Un nevar vienoties tikai par to, kurš lai būtu dzeguzēns un kurš paceplītis, direktors acis mirkšņādams jautāja. Paceplītis, viņa galda vieras lūko atcerēties. Tas ir tas putns, kura līgzdā dzeguze dēja savas olas. Gluži tas pats, direktors viņam apliecināja. Esiet mani kungi, pligālis sev par jaunu ieliedams smaidīja. Es gan esmu drusku iedzēries, neiemet pa ļaunu, bet es vēl ļoti labi zinu, ko es runāju. Ja jūs man atļaujat, inženierkungs, es jums izskaidrošu, kurš no jums abiem dzeguzēns, kurš paceplītis. Esiet tik laipni. Redziet, jūs gan domājaties, ka jūs esat tā dzeguze. Jūsu meža līgums ar Zandenu, tad, lai būtu tā ola, no kuras izpernātos dzeguzēns, un tas augdams izspiestu Zandenu no mūžas. Bet tur jūs stipri maldāties, neimiet man pa ļaunu. Dzeguzei ir divas lietas, kuru paceplīšana nav. Viņai pirmkārt ir laba sagramošana, tādēļ viņa aug ātrāk nekā paceplītis. Un otrkārt, viņa māka izlietot citus putnus savā labā. Jums, inženierkungs, nav tādas zeguzes sagramošanas. Jūs nevarat panest ļaužu valodu par nieka, nozadošu vekselīti. Paši jūs gādājat pierādījumus, ka jūs Zandenam to naudu esat parādā, tas jau viss ir diezgan godīgi un jauki, bet zeguzēns tā nedara. Tas nekad nevaicās saviem auģu brāļiem, vai tev diezgan ērti, vai es tevis nespiežu. Viņš tikai aug. Jūs domājat par daudz, par robežām starp cilvēku tiesībām. Tā ir slikta sagramošanas zīme. Un šī vājā sagramošana jūs arī kavē izlietot citus savā labā. Mašīnas, sutu, ūdeni, vēju, sauli, pērkonu, to visu jūs mākat kalpināt. Bet cilvēka kalpināt jūs nemākat. Dzeguzēns to prot, un Zandens ar to prot. Tādēļ, inženierkungs, no Dieva puses nedomājiet, ka jūs esat tas dzeguzēns. Iedzersim labāk. Iedzersim ar uz tām bēdām, bet vai jūs nezinātu kādas labas recepts pret šādu, teiksim, morālisku, dispepsiju, vāju sagramošanu? Jūs, inženierkungs, kā redz, manis vairs neiet nopietni, bet par to nekas. Es jau piedaru pie tiem cilvēkiem, kurus jau pat no viņu piedzimšanas nevienas neņem nopietni. Bet receptes jums tomēr varu dot. Redziet, mums ir tikai vienīgs cilvēks, kurš māk citus kalpināt.
Ar to jums jāsabiedrojas, ja jūs gribat izvest cauri savus nodomus pret Zandenu. Un vai es drīkstu zināt, kur šis kungs atrodams? Plikgals aiz brīnumiem ieplēta acis, noskatījās Trautmani kā cilvēkā, kas nonācis no mēnesi un izēra beidzot savu glāzi. Tā jūs nezināt? Redziet, inženierkungs, vai man nav taisnība, ka jūs par daudz maz kustaties starp cilvēkiem? Direktor, skatieties taču, kā cilvēks aizcietam acīm staigā pa mežu. Taisnību sakot, direktors ievinējās, es arī esmu ziņkārīgs, kurš tad beidzot tas zimušais komandants ir? Neizliecieties, direktor kungs, jūs zināt tikpat labi kā es, ka jūs esat vienīgais Latvijas, kurš pilnīgi zina, ko viņš grib, un pilnīgi pazīst savus līdzekļus un ļaudis. Inženiera kungs, redziet, šis ir tas vīrs, viņš iesāk tāpat kā jūs, bez graša kabatā, un ar 100-grādīgu ideālismu sirdī, bet beigt viņš beigs kā miljonārs. Un šā vīra jūs nepazīstat. Vienīgā, kurš Zandenam spēj stāties pretī, iedzersim labāk. Es nezinu, vai mēs pavisam drīkstam uz kādu glāzīt vēl atļauju, direktors Smirmies teica, citādi jūs mani iecelsiet vēl par sultānu. Es, direktori, nevaru nevienu iecelt ne par ko. Bet jūsu enerģija jūs cels, un jūsu galva, un jūsu veselīgā sagramošana. Redziet, inženieri, tas ir tas vīrs, kas zena savu vagu, neskatīdamies ne pa labo, ne pa kreiso. Tas ir vīrs, kam pašam savas idejas. Man šķiet, ka Strautmane kungs iesāka daudz lielākiem un oriģinālākiem nodomiem nekā es, direktors iemeta vārdu. Iesāka. Tas ir tas lāsts, ka viņi savam smalkajam iesākumam netiek pāri, kā balodas ar savu perēkli. Uz labo, uz ļaunu, visur viņi spēr tikai pirmo soli. Sakiet, kur tad visā jūsu dzīvē ir tāda īsta blēdība, tāds īsts blēdis? Visas jūsu blēdības ir jau 100 reižu atkārtojušās. Visi jūsu blēži un blēdīši tik līdzīgi vienas otram kā burkāns burkānam. Ņem, kuru gribi, aiz laksta, ik vienam leiz gals tievāks. Jūs iesmērējat viens otram niķainu zirgu vai sapūši siļķes, jūs nošķiepjat nabaga velnēnam nelaimes brīdī 20% par 6 mēnešiem, piedziedat draugu un pierunājat to parakstīties par galvenieku uz jūsu vekseļiem. Tā viss jūsu blēdība, tas viss jūs iesākums un gals. Un tad jūs lietat spēkoties ar Zandenu un viņa biedriem? Nē, kungi, par savu kāpostu politiku jūs pāri netiekat, vienalga, vai jūs esat studēti vai malēnieši. Kas tad tā par tādu politiku, kāpostu politika? Direktors ar iesilušo runātāju Strautmani glāzēm pieskandādam jautājumu. He, jūs, direktori, to zināt paši, bet inženieriem jūs varat pastāstīt par to. Agrāk, jūs zināt, Rīgas namnieki pacienājuši pie lina pirkšanas savus lauciniekus, pārdevējus ar šņābi, biesputra kāpostiem un kaļķu pīpītēm. Uz linus svara tiesa zināms. Un tais laikos tad atgadījies ar šiem lauciniekiem nemirstīgais malēnietis, visu jūsu politiķu ciltstēvs. Līdz šai dienai vēl esot pie jums uzglabājusies teika par viņa ģeniālu asprātību. Lai tas vācietis mani ar krāpa pie liniem, bet par to es viņu atkal pie kāpostiem. Līdz viņš pagriezās uz otru pusi, es pie viena kumosa maizes 2 karotes kāpostu. Redziet, kungi, viņpušās kāpostu politikas novēdzas katra jūsu tautiešu gudrība un blēdība. Nav spēka jūsu blēdība, nav idejas, nav ticības pašam uz sevi, nav ērgļa gaitas, kurai viss vienalga vai apakšā pļava vai purvs. Riebums pārņem dažreiz dvēseli, noskatoties šai jūsu mīkšķolībā. Priekš godīga par gudru, priekš blēža par gļēvu, tādi pusragainas, jāatgribētos uz raganu kalnu, bet bail, ka skurstenī nenosmērējies ar sodrējiem. Nebūtu lūk šis direktors, es būtu pārliecināts, ka jūsu ģēnijs mums nespēja radīt īstu blēdi. Iedzersim labāk. Direktors vēl nebija tik tālu iedzēries, ka nesajust savu biedru vārdos atronamo apvainojumu. Tikai viņš atmirkli nesaprata, vai to ņemt nopietni vai kā dzērā joks.
Viņš tādēļ tikai norūcās, izdzēra savu glāzi un neteica nekā. Vai jūs ļaunoties, direktor kungs, Pligauls gluži noskumis jautājumu? Es negribēju jūs apvainot. Taisnību sakot, jūs esat vienīgais latvietis, pret kuru man respekts. Nedomājiet, ka es piedzēris. Es ļoti labi zinu, ko es runāju. Jūs mani pazīstat. Jūs zināt, ka visa mana dzīves gudrība pastāv manā mugurkaulā, un ka mans vienīgais maizes pelnāmais rīks ir mana mēle. Bet nedomājiet tādēļ, ka lokans mugurkauls un šaudīga mēle ir mani ideāli. Es lūk nevaru citādi. Ēst gribas, un tādēļ es lokos un drāžu frāzes. Tādēļ man jātrinas gar tiem stiprajiem un jārunā tur, kur kas atlec. Bet ticiet man, direktor, arī katram lupatam atrodas vēl kāds sirds kankariņš, samīdīts, novazāts, apsļaudīts, bet tomēr sirds kankariņš. Un tā viņš paslēp to, kas viņam dārgs. Neviens jau netic, ka šim lupatam arī ir sirds, tādēļ neviens nemeklē tur nekādu dārgumu. To netraucē neviens. Un ticiet man, jo lupatīgāks ir šāds lupata, jo rūpīgāk viņš sarg un spodrina savus dārgumus, savus ideālus, savu varoņu tēlus, stingrus, klusus, spēcīgus. Nē, direktor, kādēļ es, lai jūs apvainotu? Jūs esat vienīgais latvietis, kam pašam savas idejas. Citiem visiem viņiem ir tādas pūļa idejas, bet jums viņas tādas vientuļas, tādas šļūdoņa idejas, kur tūmā neviena cilvēka tikai ledus blāķi nemanāja šļūdu uz leju un grauž tūkstošgadu klintis. Puķis tur neaug un putnu tur nav. Pat kalnu kaza savelk muguru no augstā ziemeļa, nopurnās un laižas sledos liecinas uz leju, projām no lavīnu dzimtenes. Tikai jūs vienīgais sēžat tur, runājaties ar vējiem un rādāt šļūdoņiem ceļus. Jūs nedrīkstat vairs dzert, direktors viņu pārtrauca. Citādi atkal nosaldēsiet sev ausis, jums jāzina, direktors pagriezās pret strautmali, ka mūsu galda biedrs katru reizi to par dzējnieku, līdz viņš tojas savam nokrišanas stāvoklim. Redziet, direktori, nokrišanas politika, tā ir īstā politika priekš tādiem vīriem kā es. Kājās es vairs turēties nevarētu, arī ja gribētu. Man būtu jākrīt pret pašagribu. Tad es labāk krītu ar pašagribu. Gribas vabadība, lai dzīvo augsti. Bet par to dzēju, nē, tā vēl nav dzēja. Tā skaidra patiesība. Sakiet, vai ļaudis nerunā par jums ar tādu pašu atturību un uzspiestu godavību kā kalninieki par savu kalnu garu? Mīlēt nevar, bet aizskaitināt baili. Un vai viņi tāpat nepārprot jūsu darbu kā kalninieku šļūdoni? Tikai šļūdoņa augstumu kalnieks saprot un to, ka vēsās vasarās milzīgie ledus blāķi aplauž viņa bīrzes un stumjas viņa tīrumos. Bet par to milzīgo spēku viņš nedomā, kas te grauž granīta kalnus un līdzina ceļu nākamības tautu satiksmei. Un par tiem kalnu strautiem viņš nedomā, kas lejās lacinās auglīgās drūvas un iznēsās priecīgu ļaužu laivas raibu karodziņu greznumā. Sakai, direktori, vai jūsu kase nav tāds šļūdonis, kas grauž un nerimstoši trin lepno granītu un cieto bazaltu un nemanāmi, bet neapturami pārmaina jūsu zemītes vēsturisko profilu, kalnus dara zemākus un paceļ ieleju? Un vai no viņas neizplūst ir kā kalnu strauti, gan augsti savā ledaini apkaimē, bet tomēr spēcīgi diezgan, lai dzītu dzirnavas un slacinātu tīrumus un pļāvas ielejas ļaudīm un nestu visu uz leju, ko atgrauzis no baltā kaļķa un pelēkā šīfere, no granīta un bazalta augstais šļūdoņa zops? Ne, direktori, jūs bijāt vienīgais no visiem latviešiem, kas rēķināja gadu desmitiem uz priekšu un nebaidījās sev spraust ceļu pār nepārkāpjamiem kalniem, kamēr citi visvēl mierīgi rušināja savus kaļķainos tīrumiņus, ganīja un cirpa savas mierīgās aitiņas un slauca padevīgās gotiņas, savu laiku iezīmēdami cēlieniem un katru pavasari par jaunu, iesākdami savu vienmuļīgo tēvu darbu,
Ja daudz, tad uz sevišķām svētku dienām palepodamies ar savu ačikupu un šuplatli tautiski bengāliski apgaismošanā. Jums pieder nākamais gadsimtenis, direktor, bet nākotne pieder līdzenumam, bez kalnu, bez ieleju. Lai dzīvo šie kalnu gāzēji, lai dzīvo šļūdoļi, lai dzīvo viņu direktors. Nezinu, kurš, bet viens no mums abiem gan jau par daudz iedzēra, direktors teica. Es vairs nesaprotu, ko jūs runājat. Pligāls iesmējās ļoti līksms. Tas jau ir tas, viņš direktoram uz plecas izdams jautri teica. Vienas lietas tik kalnu gari nekad neapdomā. Jo zemākus nograužīs šļūdoņi kalnus, jo mazāki taps arī paši šļūdoņi. Un beigās pats kalnu gars atradīsies kapostu dārzā par bubuli. Nedomājiet, ka es jūs atkal apvainoju. Jūs vairs nepiedzīvosiet šā kāpostu gadu simteņa. To piedzīvosiet pēcnācēji. Jūs esat viens no pirmajiem ceļa ieminējiem, viens no tiem, kas aug un aug, kas skatās savu laikam acīs, nevis mugurā. Lai dzīvo blēdība, lai dzīvo vienīgais ģeniālais blēdis. Vai tas atkal uz mani zīmējas, direktors jautā, izlikties, ka ņem visu par joku. Zināms, cik reizi, lai es to atkārtoju. Bet cik amat tad man beigās sanāks? Bismarks, vecais Lapsa, nākamais miljonārs un pilsētas galva, kraikas un šļūdoņu direktors, vienīgais blēdis. Bet apžēloties, mīļais direktori, vai tad jūs nesaprotat, ka tas viss ir viens un tas pats, ka es visu laiku runāju tikai par jūsu blēdību? Vai tad jūs nevarētu šīs manas blēdības kodolreiz apzīmēt tā 3-4 vārdiem? Pataisīt, tā sakot, no jūsu runas maz izvilkumu, kā teikās minētajām austrumu zemes valdniekam no neskaitāmā gudrības grāmatu krājuma? Tas nav vairs vajadzīgs, mīļo direktori. Jūs paši jau šo izvilkumu esat taisījuši, šo brīnišķīgo izvilkumu kodolu no visas jūsu milzīgās, bet ģeniālās blēdības. Es lūk nepazīstu ģeniālākas blēdības pasaulē kā to, novest visu dzīvi ar viņas smaidiem un asarām, ar viņas nodomiem, cerībām un izsamisēšanos, ar viņas mīlestību un naidu, jaunību un vecumu, ar viņas mēnesnīcu un kalnu sārtumu, ar viņas kaunu un godu, ar sievas paļāvību un vīras spēku, novest visu šo neaptveramo pasauli uz vienīgu formulu. Pret galveniekiem 8% gadā, pret drošiem vērtspapīriem 1% mazāk. Un tas brīnišķīgākais pie šās lietas ir tas, ka neviens netic šās formulas pareizībai, un tomēr visi viņu lieto. Jūs esat vienīgais, kas viņai ticat, tālūk jūsu vislielākā blēdība, ka jūs arī paši sevi piekrāpjat. Jūs vienīgais saprotat šo formulu. Citi visi saprot tikai viņas rezultātus un tic tikai 10% dividendei. Viņi visi domā, ka dividenda esot kas cits un vaimanas krāpšana un saganīta sirds, ārprātība un dilons atkal kas cits. Tikai jūs vienīgais zināt, cik procentu ienes tautība, cik ideālisms, cik likumisks īgnums, un jūs nebaidāties uzņemt visu šās lietas savā procentu tabulā. Jums ir drošības, diezgan lai šo preci tirgu uz viņas īstā nosaukuma. Citi jau labprāt tirgojas ar šo mantu, bet viņi tā uzlipina tādas savādas etiķetes, tikai zinātājam saprotamas. Jūs neliekat siet savu Bokāčī dziesmu grāmatas vākos. Tas lūk ir spēks, tā ir paļaušanās uz sevi. Tā ir drošsirdība mūsu laikos, izteikt ideju visā viņas kailumā un satriedošā drūmumā. Un bez šī tāda spēka jūs, inženieri, mūžam paliksiet paceplīšu kārtā, mūžam jūs spiedīs zeguzēni līgzdiņai pār malu. Tādēļ es vēlreiz saku, sabiedroties ar direktoru, augļojieties, vairojieties un piepildājiet zemi. Un drāziet tos kalnus, uz spēka un spēka kompānijas plaukšanu, mani kungi. Nu, ar jūsu spēku, kā rādās pat labaniet jau uz leju, direktors ar viņu pieskanādams piebilda. Ak, mūsu spēciņš ļoti vājš, mēs lēti zemē klūpam, viņa biedrs deklamēja.
Ko domāju, tu nebūtu jau laiks, ka sulainis jūs pavadīt uz augšu, kādā viesnīcas numurā, ārā tik vērs? Uz augšu, tas jau ir tas cilvēces lāsts, ka jau vairs nezina, kur augša, kur apakšā. Tur Galilejs vainīgs, vai arī kā citādi to pakaramo kungu sauca. Un, prātīgs cilvēks vairs nezina, kur augša, jāsauc sulainis palīgā. Un smalkā balstī viņš iesāka dziedāt strautmanim ap kaklu apķēries. Jūs augsti kalni, vakaros no saules zeltīti, vai zināt, ar kā ilgojos pēc jums es sirsnīgi? Ienāca sulainis, direktors pamet viņam tikai ar acīm, un tas vieglītēm saņēma gudeno dziedātājas pleciem un izdīja pa durvīm. Bet uz trepēm, kas ved augšā viesnīcas numuros, vēl ap brītiņu skanēja smalkā balstiņa. Tas ir mūsu dieva nams, kā lūdzējus saugdams un gaidīdams. Apdāvināts cilvēks, bet ar to pašu dzeršanu pavisam noklīdis, direktors piezīmēja, kad soļus trepēm jau bija apklusuši. Kas viņš tāds īsti ir? Strautmanis jautāja. Tā īstenībā neviens nezina. Bet reti, kad norisinās šajā pilsētā kāds vairāk sarežģīts veikals, kur viņš nebūtu par vidutāju, un kur visi jau pārliecināti, ka viens vai otrs jautājums vairs nav atrisināms, tur viņš vēl atrod pavisam pārsteidzošu izēju, pie tam varen labs novērotājs. Strautmanis nogrima domās, it īpaši viena lieta dūrās viņam acīs visu laiku. Kamēr piezarašais prigalvis runāja, direktors jutās glaimots no viņa valodas. Cik viegli taču cilvēks pieejams glaimiem, vai nederētu arī viņam pamēģināt vienu reizi to pašu recepti, un kādu pudeli vīni vēl ņemtu palīgā? Kurš jūs uzreiz tik domīgs tikāt? Prozīt, direktors viņu uztraucēja. Es pat labam domāju, ka jums taisnība. Tas vīrs tiešām labs novērotājs, par piemēru par mani pašu, tikai pāra vārdus viņš teica un tomēr uzšķēra manu vājo vietu. Un kuru jūs domājat? Es tiešām māku rīkoties tikai pret dabu. Līdz man darīšanas ar cilvēkiem, tad es atronos kā purvā. Kāja nekur nevar atrast citas vietas, kur atspiesties, un tā es nogurdinu sevi tikai šās nepakustināmās vietas meklēdams. Tas nav sasniedzams vienā gadā. Ar pasauli, ar cilvēkiem jāiepazīstas pamazām, tikai tad var sākt tos izlietot savā labā. Apmēram tā kā Goethe saka, jeglichen Schwärmer schlägt mir ans Kreuz im 30. Jahre, kennt nur einmal die Welt, wird der Betrogene der Schelm. Tikai es baidos, ka šim krusta gadam nemaz netikšu pāri. Taisn tādēļ es uz direktora kungu šovakar uzmeklēju. Jūsu padoms man pat labam ļoti vajadzīgs. Bet es taču no jūsu fabrikām nesaprotītu nekā. Ar tām fabrikām es tiktu pats galā, bet aizņem šī satiksme ar ļaudīm, šie veikali jautājumi, tur man vajag klausīties un mācīties no cilvēka, kas tādas lietas pārvalda. Bet tādus jūs atradīsiet visur, kas šos jautājumus saprot daudz labāk nekā es, direktors atvairījās. Nē, direktor, mums atļaujiet, ka es šeit runāju pretī. Arī šajā jautājumā es pilnīgi piekrītu mūsu nozudušā biedra novērojumiem. Taisni tas pats iespējas bija arī man no jums, ka jūs esat pie mums vienīgais cilvēks, kurš pārredz nākotni jau gadiem uz priekšu. Un turklāt jūs neļaujaties maldināties ne no viena. Viņi citi iet biedrībās, tur runas, tiek ievēlēti priekšniecībā, lasa savu vārdu katru otrdienu laikrakstā minēt un iedomājas, ka šie tiešām vadot tautu. Un tomēr ar visām šām skaistajām runām viņi nevar glābt neviena. Ar visu šo sajūsmināšanos viņi nemācēja radīt nevienas vietiņas, kur cilvēks varētu ēst savu maizīti. Un šiem vadoņiem bija vainagus, un viņi runas pieminēja vēl pēc gadiem, un jauneklis savā sajūsminājumā neredzēja augstāk ideāli kā šādu strādāšanu un skaitīto par nekrietnu, kas nekvēpināja vīraku līdz ar viņu. Bet jūs tomēr neļāvaties viļināties no viegli iegūstamiem vadoņa lauriem.
Jūs nebaidīties ņemt uz sevi visu ideālistu naidu un pārmetumus, kas priekš jums nesot svēti tautas svētumi. Jūs sēdējāt un domājat savas domas un zinājāt, cik ātri nogur šie paši ideālisti nevienādajā cīņā uztura dēļ. Jūs zinājāt, cik ātri nolaiž spārnu šis ideālisms, kā aizmirkusi vista, kad lietus un sniegs nāk iekšā pār nepielāpīto jumtu. Jūs pārliecinājāties, ka tikai uz materiāliem pamatiem atbalstīta stāvēs arī ideālu ēka droša, un jūs ķeraties pie darba, kopojot kapitālus, mācījāt mūsējos vienoties un savstarpēji palīdzēties, bet visu šo palīdzību dibināt nevis uz ideāliem, bet uz ienākumiem. Un tādēļ, ja mums ir viens cilvēks, kas var man tagad dot padomu, tad jūs tas esat. Tikai jums ir piedzīvojumi šādās lietās. Un es zinu arī, ka dziļi aiz visām jūsu veikalnieka interesēm un parašām jums ir ikvēlo tomēr tā pati vēlēšanās atsvabināt un darīt stipru mūsu pašu industriju kā pamatu ideālākiem nolūkiem.